Šobrīd Jura Cibuļa aizraušanās ir kolekcionēšana, un viņš pats ir kā staigājoša enciklopēdija, taču bērnībā bijis negans grāmatu plēšanā. Nav izdzīvojušas arī viņa pirmās ābeces. Tāpēc simboliski izstāde Talsu novada muzejā sākas ar 3 ābecēm. Pēc gadiem nomedītām tunelī Rīgā, no kādām kolekcionārs bērnībā mācījies pats. Taču Juris Cibuļs saka, ka kolekcionē valodas, nevis ābeces. Bet, lai sakrātu, dabūtu visvairāk valodu, teiksim, konkrēti, kaut kādā veidā, formātā, tad vienīgā iespēja ir krāt ābeces. Jo lielākai daļai pasaules tautu, kurām ir rakstība, ir 1 vai 2 grāmatas. Tā ir ābece un Bībeles parasti jaunās derības tulkojums. Sākotnējais plāns kolekcionēt pa 1 grāmatai no katras valodas izgāzies, jo kolekcionēšana esot kā progresējoša slimība. Tā turpinājās ar senām ābecēm. Tad parādījās ābeces neredzīgajiem, nedzirdīgajiem, kurmēmajiem, kreiļiem, pieaugušajiem, zēniem, meitenēm, krievu valodā kolhozniekiem, karavīriem, dzelzceļniekiem, un tas viss, kas saka, auga, un ar vien tas izplešas. Dienu pirms došanās uz savas izstādes atklāšanu Talsos kolekcionārs saskaitījis. Viņam ir 10 932 ābeces. Un 1230 valodās. Un pēdējā ir sicīliešu valodā. Mums mājās visam pietiek vietas? Tas ir tā kā bibliotēkā. Viss. Uzspēlēsim. Atrodi lūdzu lampu. Pamēģini vēlreiz. Ābeces mūsdienās tik dažādas, ka visam pat nevar izsekot līdzi. Vecākās ābeces izvietotas skapī, jo savulaik, kad grāmatas bija retums, grāmatu skapju un plauktu vienkārši nebija. Ja godīgi, tad es atceros vēl savu vecmāmiņu, kura darīja tieši tāpat. Viņai jau bija arī romāni un daudz citu grāmatu, bet vērtīgākās grāmatas viņa glabāja drēbju skapī starp goda veļu. Daudzās valstīs ābeces netiek pārdotas, un kolekcionārs neatklāja visus stāstus, kā pie tām tiek. Taču daži viņa maiņas procesi interesanti, piemēram, kāda skolotāja no Alžīrijas pretī gribējusi Eiropas sieviešu futbola tērpu, bibliotekāra taizemē neilona zeķes, bet uz Šveici maiņā sūtītas smiltis. Viņš krāja dažādu pasaules pludmaļu smiltis, un viņam teica, nav no Kamčatkas, bet tā, ka es biju Kamčatkā, un es biju atvedis arī tādu nelielu kastīti tumšo melno Kamčatkas pludmales smilšu. Juris Cibuļs ne tikai kolekcionē ābeces, bet arī pats ir vairāku autors. Arī tās visu oktobri būs apskatāmas Talsu novada muzejā. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.